No Nospiks ražotāja Lumija sērija ir veseli 6 monokulāri šajā sērijā. Šajā video, tad, protams, mēs attaisīsim vaļā kastīti, paskatīsimies, kas mums ir iekšā komplektācijā, paskatīsimies korpusus, salīdzināsim specifikācijas, apskatīsimies, cik mums viņi ir ērti, un pats galvenais dodamies dabā un skatāmies, kāda ir izšķirtspēja, kādās distancēs mēs ar viņiem varam strādāt. Ja tu nevari izvēlēties, kādu termomonoklu tev vajag, mēs noteikti tev varam palīdzēt. Skaties mūsu video, seko līdzi un, protams, jautājumu gadījumā sazinies ar mums, mēs tev noteikti palīdzēsim izvēlēties. Nu ko, varam vaļā un skatāmies, kas tad mums šeit ir iekšā. Uzreiz uz kastītes ir forši uzrakstīts, ka šeit ir 2 akumulātori iekšā. Savukārt sērija ir ar atālu mērītāju, mums ir iekšā 3 akumulātori. Skaista kastīte attaisās uz magnētiņu, ļoti glīti noformēta, kas man ļoti patīk. Uzreiz, ko es redzu, viens no retiem ražotājiem, laikam ir Nospiks, tāda, mākslīga āda, bet sintētisks materiāls. Tad visi, kas iet dabā, mežā, zina, cik bieži satikties ar dubļiem, kokiem nosmērēties, un šis ir tīrāms un foršs maciņš. Maciņam ir iespēja veikt tā kā taktisko sakabi, uzlikt uz siksnas vai piestiprināt kaut kur citur. Tāpat mēs šeit varam arī lieliski izmantot siksniņu un uzkarināt kaklā. Atverās magnētiski, tas ir ļoti forši. Paklausāmies skaņu. Nē, nav skaņas baigās, jā. Man vien brīdi likās, ka tas magnēts tā klika nostrādā, bet, droši vien, kā saka, roka veiklība. Mums ir iekšā viens akumulātors. Uz kastes raksta, ka 3 akumulātori, tad meklējam pārējos akumulātors. Tad viens mums ir iekšā ierīcē. Mēs šeit atrodam vienu akumulātoru, 18650, ietilpība 3850 mAh, mikrošķiedra drāniņa, siksniņa čehulam. Ja mēs to izmantojam, vēl viens akumulātors, siksniņa priekš paša monokļa. Tā arī ir regulējama garumā. Tad mums siksniņa ir šāda te. Mēs varam sev tā kā uzlikt uz kakla, kā kaklasaiti sakārtot. Un tad mums viņa ir tik gara. Un ja mums viņa šķiet par garu, tad mēs varam viņu saīsināt. Un tad viņa ir īsāka. Un ja pēkšņi vai garāk, mēs parojam un viņa ir garāka. Tad vēl viena kastīte. Un tajā vēl vienā kastītē mēs šeit atrodam iekšā lādētāju un ar visu CT vadiņu. Viņš atrodas tur iekšā. Es viņu dabūšu ārā USB 2 CT vadiņš. Protams, mums līdzi ir manuālis. Tad liekam visas modeļus kopā un skatāmies, kas ir kopīgs un kas ir atšķirīgs. Paņemot rokās, uzreiz ir tāda sajūta, tu vari tikt klāt visām pogām, kas ir labā lieta, jo sanāk uz mazā pirkstiņa, mums paliek ieslēgšanās poga, un to mēs mierīgi varam pasniegt. Vēl arī tas robustais un relafēnais korpus, rada tādu sajūtu, ka viņš mums nekrīt ārā no rokām. Ja skatāmies tad no okulāra gala, tad mums šeit ir okulāra gumija, distanceris ar kausiņu. To mēs varam viegli pārgriezt uz labo vai uz kreiso aci, skatoties, ar kuru mēs skatāmies un ar kuru mēs šaujam. Plaša okulāra zilīte, liela okulāra lēca, tā ir svarīga lieta, ceļš ziemā, kad viņš aizsīst un viņš jānotīra. Baterija liekas šeit, kas ir interesanti šim modelim, ka baterija var likt gan tā, gan otrādāk, tad pusu uz iekšu vai mīnus uz iekšu. Šeit mums ir vāciņš. No sākuma to vāciņu man taisot tā kā likās, ka tā kā netiek galā, bet īstenībā viņš ir jātais vaļā, lai aiztaisītu ciet. Tad šeit mēs liekam attiecīgi kakla siksnu vienā vai otrā pusē. Atmiņa šim monokulāram ir iebūvētā iekšā, un šeit ir attiecīgi mums objektīvs. Zem objektīva tam modelim, kam ir atālu mērītājs, attiecīgi atrodas šeit atālu mērītājs. Uzreiz es varu pateikt no prakses, monokļiem, kam ir zem objektīva atālu mērītājs, bieži vien gadās tāda kļūda uzliek skanēšanas režīmā. Groza objektīvu nevar saprast, kāpēc nemēr jāiemācās regulēt no augšpuses. Tad šeit mēs ierīci ieslēdzam, izslēdzam, šeit ir meņu poga, un šeit mums ir ātrās piekļuvas palielinājumam vai atālu mērītājiem vai citiem režīmiem. Šajā sērijā vislielākais objektīvs ir 35 mm, fokāla attiecība ir 0,9, tāteikt, tie būs ļoti siltumjūtīgi. Mums ir sensors 640x512 ar pikseļu izmēru 12 mikroni. Mums ir arī 384x288, arī 12 mikronu pikseļu izmērs, un arī tāpatām f0,9 faktors objektīvam. Tālāk tad mums ir 19 mm objektīvs ar 384 sensoru, un tad ir vismazākais ar fiksēto objektīvu, noturēsiet jums no jārgli asums, ar 0,9 arī fokālo attiecību, kas
ir ļoti labi. Un te mums sensors ir 256 uz 192 un 12 mikronu pikseļa izmērs. Kas attiecībā par jūtību, tad šis mazākais modelis arī ir vismazāk jūtīgais 20 mK, kas patiesībā priekš mazas termokameras ir ļoti daudz. Visiem pārējiem tad mums ir 18 mK. Nu jā, un arī, protams, ja mēs skatāmies uz tādu izmēriem, gabarītiem un svaru, ja tā godīgi es ļoti nejūtu pat atšķirību starp mazo un lielāko, ja tad māciņš mums ir šās vienkārši šņurītē karājās, magnētiņš arī iekšā ir, un tad mēs varam viņu nostiprināt arī sēnos, ja mums tas ir nepieciešams. Vēl kas ir kopīgā lieta, ja runājot par okulāru daļu, tad šeit mums ir AMOLED displejs, ja tad displejs, kas strādās arī mīnusos, 1024 uz 768. Uz distancēm, ja mēs skatāmies uz briežu izmēru objektu, tad šis būs nepilns 700 metrus, šis būs nepilns 900 metrus, un tad attiecīgi ar 35 mm objektīvu mums ir 1800 metri. Runājot par cenu amplitūdu, tad šis 13 mm objektīvs maksā 645 eiro, un visbeidzot ar 35 mm objektīvu 640 sensoru un attālu mērītāju maksā teju 2300. Kā lai noskaidro, vai šis ir pietiekošs medībām un kādām medībām, un ko mēs varam redzēt un ko ne, un ko sniedz mums šis vislielākais modelis šajā sērijā. Dodamies dabā un noskaidrojam praktiskos apstākļos. Nu, esam atpakaļ. Jā, no kārtējā testiņa. Ziemīgā, tā teikt, uzticamie mūsu polijā mežā dzīvnieciņi. Vēl nav aizmukuši. Nav aizmukuši, jā, tā kā ir izdevies foršs tests. Jautājums tev par Nokpiku, par Lumī kamerām. Kāds ir tavs viedoklis? Varbūt kā tev pogas patikās un kāds vienkārši tavs iespējas, kā praktiski lietojot un testējot dabā viņus? Man patīk, ka termokamerām ir lieli okulāri. Un Latvijā, kur tagad ir ziemīgie apstākļi, kur tu izelpo tev noraso okulārs, un ja tev viņš jānotīra, tad lielāku okulāru vieglāk notīrīt. Un arī tāpatām distance, lai tu nevar pielikt klāt aci ļoti tuvu augstumā, ja vienkārši acis ir mitrum, viņa ir reizes mitrums kondensējās uz vēsāko vietu, un kā likums tas ir stikls. Vēl arī tāpatām kausiņš ir svarīgs termokamerām, tad arī augstumā viņš viegli pārglējas no vienas uz otras pusi. Es ar labo medīju ar kreiso skatos un instinktīvi jau es visus kausiņus pārgriežu tā, lai es varētu skatīties ar kreisots. Tālāk par tām baterijām. Viņas var ielikt no vienas puses uz otru pusi. Tas arī tumsā ir ļoti laba lieta. Nedaudz man likās, ka jāpierod pie tās aiztaisīšanas ciet. Jāsaprot, ka tev viņi ir jāiztaisa, viņi ir tā kā bišķi jāpamokās. Nē, iespiežās gan, bet Kā kur reizi, jo es tagad arī pirmo sanācu, un es tā kā, šokā esmu, bet kaut kā. Nu, jautājums, kādi tie akumulātori ir saimniecībā, jo tur var būt gan tādi, kas, teiksim, ir ar aizsardzību, bez aizsardzības, tad viņi garāk vai īsāk, bez aizsardzības droši vien, ka viņi ļoti vienkārši aiztaisās, ar aizsardzību viņi ir garāk. Bet īsumā baterija ļoti ātri sēžās. Mazajiem modeļiem bija vilna baterija visu testu. Izturēja, jā? Jā, ko sanāk, cik mēs 4 stundas, 5 stundas bijām, ja? Jā, ok, bet tiem, kuriem ir lielie sensori, tie nomira beigās, jā. Jā, tas nozīmē, ka komplektā esošie 2 akumulātori pilnīgi noderēs. Nu, labā ziņa ir tāda, kam ir attālu mērītājs, tad ir 3. Nu, tas ir tāds, kas jāņem vērā, jā, jo cevišķi, es domāju, ja ir plus 11 grādi, tad varbūt netik ļoti, bet tad mīnusajos 10 grādos 2 stundas. Un viss, un ir tukšs. Un vēl pieminēt, svarīgi bija tas, ka attālu mērītājs nestrādā, ja ir zem 1/4 daļas baterijas. Kaut kur, jā. Nu, jā, tā kā tas arī jāpievērš uzmanību. Lāzerdiodē jāpiebaro. Patīk, kad ir ļoti tuvu izvietotas pogas, un tu tiec, tev nevajag tur mazo pirkstiņu kaut kur tālu sniegt, lai ieslēgtu. Bet otra lieta ir tāda, ka bišķi tāds ziemas laikā tāds espandera sajūta, ka viņš vai nu varēja būt bišķi tas korpus platāks, bet labi, katram savu roku ir, jā. Man kaut kā viņš arī diezgan labi. Jā, normāli, jā. Man liekas, ka man tā kā jāpārliec pirksts, lai es viņu tā kā iespiestu. Bet tā, viss ok, reliefains korpus foršs un tā kā negrib slīdēt ārā no rokas. Ar lielu nepacietību gaidīju šo te 13 mm, kas ir viena lieta, viņiem ir visiem f0.9. Tas nozīmē, ka viņiem ir ļoti siltumspējīgi objektīvi uztaisīti, neskatoties vai mazākais vai lielākais. Es ļoti gaidīju, cik šis 13, jo tam 13, kas ir labā lieta, ir. Man ik pa laikam klienti uzzvana un jautā, klausies, es te regulēju asumu te pie acis un nekas un aizmirst pa objektīvu asumu, tad šitiem nemazām nevajag atcerēties, jo viņš ir fiksēts fokus. Vēl arī tas vāciņu risinājums ir tāds interesants. Forši, ka tas, ka viņam šeit ir magnētiņš. Nu, sākam domājam, ka nevar dabūt, kad karājās, viņš laikam krīt uz nerviem, bet beigās diezgan vienkārši. Un abās pusēs, ar citu var arī piemest klāt. Tā kā, jā, nu, interesanti, ka šis kompaktais ir atteicies no rokas sikniņām. Vismā tās rokas sikniņas reizēm ir labas atsevišķiem modeļiem, tu tā kā sildi akumulātoru šeit izvietots apakšā ir. Citu arī svarīga tā informācija, ka tā baterija arī, ja tev viņi vienkārši mums stāvēja, kamēr gaidīšanas režīm, vienkārši stāvēja un gaidīja savu kārtu, lai filmētos, tu paņem viņu augšā un baterija rāds gan
drīz izlādējusies. Tu rokās paturi, viņi sasilst un atkal viņi aug augšā. Jā, tieši visiem akumulatoriem, protams, kā ir mīnusi, tā viņi uzvedās pavisam savādāk. Pirmais uzdevums tev būs uzminēt. Intereses pēc var paskatīties, vai ir viņām atšķirība, un varbūt tev nemaz nevajag to dārgāko, varbūt pietiek ar mazāko 13. Skatāmies tev pirmo. Augšā ir 13, pa kreisi, pa labi ir 19 augšā, un tad 35. objektīvs ar 384 sensoru ir kreisais apakšējais, pa labi ir 35. 640 vai otrādāk. Pareizi bija. 300 metri ir maksimālais palielinājums visiem. Tad es tā domāju, ka augšējais labais tas ir 640. Nē, apakšējais kreisais 640. Nē, augšējais ir 640 labais. Tas ir 640, tad 384, 35 ir tad uz 7. 11 tad būs 19. Un uz 4 tad mums ir 13. Jā, tā arī ir. Ieraksti komentāros iekšā no šiem diviem, kuru tu uzminēji, abas divas vai neuzminēji. Un tagad mēs apskatīsimies ar viesturu pa metriem. Skatāmies tagad pa 50 metros, kā izstās mūsu zvēri. Tur mainās palielinājums, brieži 50 metros. Jā, tieši tādi paši kā pirmotnējā identifikācijā. Īstumā tas siltais nonīts liekas acī, vismaz uz ekrāna skatoties tāds tīkamāks, liekas, ka tu aci tā nenogurdina. 50 metros tur arī kuru var saprast, tur labi ar mazākajiem 13, 19 nevar to trofeju tā savērtēt, bet... Interesanti, ka uz 50 metriem diezgan tumšs, viņš kā saplūst kopā ar fonu, ja tas mazais, kas ir 13, viņš izceļ to zvēru, tad tam 19 diezgan saplūst kopā ar sniega krāsu. Tur iedomājies ir tāda bišķi savādāk aprēķina, ir tur 256, tam jau ir 384 sensors. Tur jautājums, kā nospēlēt ir tas optiskais aprēķins, jo tur arī redzīja palielinājums ir 8 un 5 reizes. Toties tam 19, tu redzi fonu diezgan labi. Piemēram šeit to, kas ir 13, ka tālumā to māju, tu jau nevar saprast, ka tā ir māja. Šeit tu saproti vēl. Vēl arī tas, kad ir objektīva asums. Ar fiks fokusu vienmēr ir tā, ka, teiksim, es zinu, kad vienalga skaties ar putnu krūmā, un tev ir krūms ass, un viss ir ass, un tad līdz konkrētai lietai tur varbūt kaut kas atšķirās. Šitos te mazos plaisais 50 metros visām kamerām var atšķirt. Trofeju, protams, ar 13 ir grūtāk redzēt, kad viņi ir to var, bet tas pats 50 metros ir un siltums, kur pastaigājies ar sunīti, lai saprastu, kā siltumā viņš strādā. Ar visiem pietiekoši labi redz, atpazīst, ka tas ir suns špicveidīgais, ir asti gradzenā un viss ir skaidrs. 100 metri, visas viņas ir ļoti līdzīgas, bet pēc tam uz 200 metriem tur jau sākas tā vislielākā atšķirība. Un tur ir arī vēl joprojām jautājums par kādu cenu. Jā. Arī, protams. Un arī, pieņemsim, varbūt tas pats jautājums arī tev, kā tev liekas uz 100 metriem, vai ir vērts piemaksāt 1400 eiro, lai no mazākā lektu uz lielāko sensoru. Pieņemsim, skatoties, man liekas, ja tev vienkārši vajag saprast, ka tur ir zvērs, pietiek. Kā saka, kartupeļu vaga 100 metru attālumā mežbalā. Jā, un tev nav jāčakarējās ar fokusu. Jā. Tā ņemot. Protams, trofeju tu vairs neredzi. Tas tāds. Bet man pārsteidza, ka īstenībā tas mazais sensors un 35. lēca. Tur ir viena lieta, pikseli izmērs ir 12 mikroni. Jā. Tā ir tā labā ziņa, ka, teiksim, tie 35 ar šādu pikseli izmēru ļoti labi rāda. Un palielinājums viņam sanāk, ja lielajiem ir 2,5 sākotnējais, tad viņam ir 4, un viņš to bildi tuvāk pienes. Šajā mūsu gadījumā, ka mēs testējam, ka pat tas 380 sensors un 35. lēca var labāk ragus redzēt. Un arī vēl tāds moments ir, kad vienkārši, tiesaist ar nokameru paskaties, un tad tu saproti, ka tev vajag palielinājumu, kamēr noslies palielinājumu, kamēr uzgulē asumu, kamēr zvērs jau ir prom, ļoti iespējams, jā. Teiksim, tādā ziņā to sākotnēji lielo palielinājumu, ja tikai jāpiergla objektīva asums, tad tu ātrāk noķer, tas varbūt ir moments, vai ne, un kamēr 640 divkāršīgo zūmu uzliec, tikmēr jau varbūt kaut kas ir mainījies. Var gadīties, ka tā, jā. Tev jautājums 100 metros, tad kuras būtu tās, kuras atkristu, vai vēl visas ir diezgan spēcīgas? Ja ir uzdevums 100 metros, es domāju, un ja nav plānots trofeju medīt, vērtēt, tad pat ar 13 pilnīgi pietiek. Uz 100 metros skatāmies, ka ir siltums. Jā, pilnīgi viss ir skaidrs. No to 13 jau bišķiņ tā kā terjers sāk izskatīties asspalvainais, ja? Mēs kā viņš zīmē, viņi redz tev kadru. Viņš tā veido viņu kaut kā. Viņš apakšē ļoti smuki izskatās, un tur nav komentāru, man liekas, neviena slikta lieta. Tas 19 paliek jau bišķi miglaināks, bet tāpatās, 100 metros ļoti labi. Tas 13, es nezinu, man personīgi liekas, ka tas 13 ir domāts līdz 50 metriem. Tā kā ideālā gadījumā. Un tad jau 100 metros tev vajag iet to 19, kā tev liekas. Vēl arī tas, ka, teiksim, ir
citi, kas ar visu medī. Nu, piemēram, jaunie mednieki nevar nokārtot karabīnu, no 21 gads medī ar bisi. Ja? Nu, tālāk jēga uzzināt kaut ko nav, un arī, protams, kamēr tu esi jauns, daudzām citām lietām naudu vajag, ne tikai medībām. Un tas 13 pilnīgi pietiekoši. Tik tālu, cik bisīti var nomedīt, tu droši vari to, un es sevišķi reizēm, ja uz bisītes vēl lukturīts ir virsū, ja? Tad šis ir lielisks palīgs, un tu uzreiz esi daudz veiksmīgāks tajās nakts medībās. Tad ejam 200 metriem. Jā, nu, katrā ziņā tur sāk jau tas 13 diezgan atkrist. Nu, tā teikt, ka neredz, tā nevar pateikt. Tā jau pamanīt var, redzēt var, un arī jāsaprot, ka tur ir sniegs, un tas ir folijas, tur temperatūras atšķirība nav tik liela, ja viņš tas mazais var tik tālu redzēt, tad tas ir apsveicami. Ja tas kuilis būtu īsts, tad būtu pavisam cita lieta, jā. Bet man atkal kaut kā liekas, ka viņš jau sāk iztīties pēc ģeometriskām figūrām, nevis pēc kuili. Nu jā, un arī jāsaprot, ir 256 pikseļi, tad iedomājies, ja mēs tagad tas kuilis aizņem mums kaut kādu 5. daļu no visa ekrāna, no tad izdala 256 uz 5, tad sanāk 50 pikselīši tikai paliek no kā būvēt to ruksi, un tas ir saprotams. Tajos gan 38. sensorā, gan 6. sensorā, 35. lēcās trofeju vēl var redzēt. Tas, man liekas, baigi krūti ir. Nenokļūdīties. Redzi, nu? Nu, protams, tu izvērtēt nevarēsi viņu vairs, bet, nu... Pamanīt, kad ir, var redzēt, jā. Nekam te ir siltums arī, 200 metru siltums. Jā, ar visiem var redzēt, ar visiem var pamanīt. Protams, ar to 13 mums jau tur ir tā kā ir, bet nekāda vaina viss darbojās, jā. Nu, tagad jautājums, varbūt tev līdz 200 metriem, ko labāk izvēlēties, ja tu medī 200 metros? 200 metros, tad 19 jau tā kā paliek pa īsu. Tu vari konstatēt, jā, tā kā nojaust vairāk, bet tāds lēmums pieņemt jau vairs nevaram mazajām. Es teikšu tā, nu tad vajag 35 noteikti, lai tu pieņemtu lēmumu, kas tas tāds ir. Bet tā, nu labā ziņa, ka tu pamanīt vari, un tu redzi kaut kāds siltums nāk, un tas jau arī daudz. Un te arī tas faktors, man liekas, ka tu teici, ja tev ir labs tēmēklis, tad varbūt tev pietiek vienkārši pamanīt. Kāds komplekts, un arī kādas medības. Nu, zemniekam lauki jāsargā, tā ir cita lieta. Tur mazie tādi lauciņi, kas ir iekšā meža platībās, arī cita lieta ir. Un... Kas te ir interesanti, ko var redzēt, kad tiem, kas ir 35. lēcas, ka tev ir fons redzams. Arī un tu saproti, ko orientēties, kur tu atrodies un kādā vietā tu esi. Tie, kas ir 19 un 13, tur jau ir grūtāk to fonu pamanīt. Nu, jā, tā ir vienkārši maksimālā distance, un sevišķi kaut kas ir nomedīts, un tu uzmet tā kā kursu, uz kurien doties, tad jā, tad tu vieglāk par kādu priedi vai pret bērzu novilkt līniju. 300 metri? Nu jā, te jau maziņie galīgi atmetās. Nu, kaut ko pamanīt var, bet vai tas var būt siena rullis, vai tas varbūt nebūt ruļi blakām, jā, vai tas ir ruksis, to jau nevar saprast. Kāds transporta līdzeklis atzis nolikts ceļa malā, tur tāds moments. Interesanti būs paskatīties tieši, kad suni skatāmies uz ceļa. Kas man īstenībā, piemēram, patās uz cūkām skatoties, tie abi 2, 3 un 5 lēcas, man liekas, diezgan labi viena otrai turās līdzi. Jā. Kad ir kā mazais sensors, un vajadzētu būt tā, ka tu neredzi ar viņu vairs, bet tāpat tās diezgan kvalitīva bilde. Bet tas ir vienkārši saistīts ar pikseļu izmērs un objektīvu fokusa attālums. Diametru vēl attiecību tas ir, cik viņš jūtīgs ir, bet vienkārši tas arī veido to matemātisku aprēķinu, cik tālu var redzēt. Un te vienkārši, ko mēs redzam, ka vienkārši viens ir pikseļaināks, no mazāk pikseļiem sastāv viens no vairāk pikseļiem. Bet, tur trofeja arī tāpatām. Tas mūsu eksperiments bija uz tātad -10, -8 grādi, arī vējiņš papūta. Tā trofeja visu laiku dzīvo ārā, un viņa neviens iekštelpās nenes, viņa ir atzisusi. Dabā var būt savādāk, ja zvērs iziek ārā no meža, un tad vēl viņa varbūt citā temperatūrā uz lauku viņa atdziest, ja, nerunājot pa vispār pavasara pusē vai rudens pusē. Tad tāpatām var būt savādāk. Un šitien ir siltumi tad. Jā, ar visiem var pamanīt, tā ir labā ziņa. Teiksim, cilvēku izmēra objektu 300 metros var pamanīt, tad reiķiniet tādā kilometrā viņš būs 3 reizes mazāks, ja? Bet kaut kāds silta pleķīte ir reiz iziet. Principā kilometrā viņš būs cilvēks tā kā tas suns aptuveni. Man jau smieklīgi liekas, ka es liku kopā, kad tajā 13. kā tu kāds pingvīni izskaties. Jā. Protams, šeit ir veiksmīgi apstākļi, jo tas ir uz ceļa. Jā. Ja būtu, kā saka, zāle līdz ceļgaliem un bišķi krūmiņi un kalniņa leņas, tad tur arī var savādāk būt, jā. Bet tā neko, ar visām var redzēt, 640 tagad ļoti izceļās un 35 ar 384 sensoru. Ja es medītu ar bisi... Bet 300 metros to bisi nemedīs. Jā. 300 metros es pamanu, ka man nāk uz barotavu, man viss ir skaidrs. Ja man 300 metros ar lauku otrā pusē barojās, un man vajadzētu tā kā nomedīt, pilnīgi atkrīt. Kategoriski, viena lieta es saku, jautājums kāds tēmeklis ir. Bieži vien ir gadās tā, daudzi dara tā, ka termopamana ar digitālo. Tas arī tā kā līdz galam nedara. Katram es saku, katram savs budžets, savas teritorijas, savas platības, uzdevumi, distances, kā strādā, tur medības ir kā ir kaut kas līdzīgs, bet ļoti, ļoti atšķirīgs.
Tad jautājums tev, lai noslēgtu video klipu, tad esam apskatījušies, iztestējuši, izpaidījuši pogas, izskatījušies termobildi. Tavs secinājums par šīm kamerām? Es teikšu, ka viņas ļoti izdevušās. Es zinu, ka viņas ļoti daudz Latvijā lieto. Un es teikšu, ka ļoti veiksmīga termokamera strādājoša. Ja? Viena lieta - baterija, par ko jādomā ir. Ja tā godīga baterija ir tā, kas vairāk tērējās monokulāram, nevis tēmeklim. Tēmekli bieži vien lādē tikai reizi mēnesī, jo bišķi jau tur ir dažas minūtes un 11 minūtes varbūt vienās medībās tikai iztērē. Bet patīkam tas, ka ražotājs pieliek 2 vai 3 baterijas klāt. Man ļoti pārsteidz 35. 384. Šī, man liekas, ir ļoti laba izvēle. Un arī tāpat tā cenas samērīgums - 1500 par jaunu produktu, 3 gadu garantija, plus 1 ir reģistrēta, kā, man liekas, ka ir vērtīgs pirkums. Ja? Vēl arī jautājums parasti jau ir tā, ka ir monokulārs un ir tēmeklis. Tiem, kam medība ir dzīvesveids, dzīves jēga un visu gulda tikai tajā. Man tagad ir viens klients, draugs ar ko kopā mediem, viņam ir ļoti laba termokamera. Viņam nav vajadzīgs tik labs tēmeklis. Viņš saka, man vajag tā, lai es tiešām 200 metros varu izšķaut, un man nevajag redzēt detaļas, viņš detaļas redz ar monokulāru. Tā ir līdzīgs stāsts, teiksim, ja mums ir niknējs tēmeklis virsū, tad mēs mierīgi varam iztikt ar šiem te mazajiem. Jā, identifikācija un viss pārējais. 640, protams, ka vienmēr būs labāk, vairāk informācija dos ar attālu mērītāju. Viņš ir mazs, kompakts, tu ar viņu strādā, vai ne? Tad izmēros ir tieši tāpatām, bet informācija tur ir reizes 4 vairāk nekā šitajā mazajā. Bet arī tāpatām, kad, kā saka, pensijā esošiem varbūt cilvēkiem, vai ne, kā saka, citām lietām visām arī jātērē naudu vai jauni mednieki, tad arī šis ir pilnīgi pietiekošs. Un arī tāpat, es uzskatu arī, kas varbūt retāk iet medībās, un medība vēl ar bisīti, piemēram, ja, ir tumsa, un tu neko tur vairs nevar izdarīt, un tā, bet, teiksim, uz sniega ar aci pieradinot arī var redzēt, vai ne, un ar šito tu var konstatēt, un tev viss ir skaidrs. Bet viena lieta ir, protams, ka ir nianses, ja, vai tās nianses uzzināt, tad jāzinās ar mums, mēs pastāstīsim, ja ne, un, protams, kad palīdzēsim izvēlēties tev vispiemērotāko. Jo tā kā Viesturs arī saka, tās situācijas ir tik dažādas, ka es gribu dabūt no viņa vienu atbildi, kur ir tā kā jāizvēlās. Viņš pats te visu laiku lēkā no viens uz otru. Nē, zināt, nav labāko lietu. Teiksim, tādai distancei, tādam budžetam ir šis, vai ne? Šis vienmēr būs derīgs ar 50 metros, 300 metros. Šities 300 metros arī, bet šitiem tu 650 eiro iztērē, šitiem tu iztērē 2000, jā. Tur ir ļoti daudz, kas tur sanāk karabīne, tur sanāk termālais tēmeklis, jau ļoti daudz, kas sanāk, ja? Vai arī, nezinu, meža mašīna pat sanāk, varbūt, ja? Tāda, kuras nav žēl. Tāpēc, ja ir jautājumi, droši zvaniet un mēģināsim atrast piemērotāko tieši tavām vajadzībām, budžetam un situācijai, ne? Jā, sazinieties, protams, ka testēšana iespējama aizbraukt ciemos, mēs varam pastāstīt, ļoti daudz, ko varam. Uz tikšanos nākamajās video. Ieraksti komentārā, ko tu gribi, lai mēs salīdzinām. Varbūt tu gribi 2 tikai, lai salīdzinām un apskatāmies uz dažādiem metriem. Varbūt vēl citus zīmolus vai citas termokameras, ieraksti komentāros. Čau! Atā!